šodienas piedzīvojums iet meklēt vēstures pēdas no Bānīti. Man aiz muguras Bānīša stiga. Un savulaik Pirmā pasaules kara laikā vācieši izveidoja, lai vestu koku materiālus savām vajadzībām tālāk. Uz Kurzem visdrīzāk, jo fronts līnija jau no Klapkalnciem gāja uz ķemeriem un tālāk uz Ložmetēju kalnu līdz pat Melnai jūrai. Tā kā iesim, man ir aprīkojums nedaudz, paskatīsimies, kas ir palicis pāri no vēstures liecībām. Maz ticams, ka kaut ko tādu vērtīgi atradīs, bet vismaz būs vērtīgi pavadīt dienu svaigā gaisā. Es viens, man ir 2 palīgi, viens ar 4 kājām, un otrs šeit, tā kā dosimies. Ja būs kaut kas interesants, tad to jūs redzēsiet. Kas tur staigā? Paskaties. Pepa, kas tur ir? Kas tur ir mašīna? Kur ir pasāts? Kas tur bija? Vēl bedrē. Vēl bedrē. Pirmais atradums. Es saprotu no kaut kā grādīgā korķītes. Nekas, bet tas ir no mūsdienām. Tas varētu būt no savienojuma. Jā. Tas ir pirmā liecība, ka ir kaut kas bijis skrūvēt. Šeit var redzēt, ka jāaiziet uzbērums uz turieni. Aizaudzis, bet tas nekas. Trofeja. Pirmais pasaules kars. Tas ir sen. Otrs uzgrieznis. Redzēt, skrūvas gals. Nocirpts skrūva. Kaut kā tā, visdrīzāk jau blakus ir vēl viens tās pats kaut kas. Tā kā 2 uzgriežņi kontā jau. Cents? Ko tas cents te dara? Ko viņš te dara? Tas nozīmē, ka sēņotājiem ar kaut kas krīt ārā. Centiņš. Paciņa. Pilna. Jesiņās. Es jau teicu, ka būs sūds. Ko ir, var redzēt, vesels skrūvi. Jā. Tādu garu. Šitu kaut kur var ieskrūvēt. Gan jau kaut redzīgi, ne? Ja labi pacenšās. Pašlaik lielākais atradums. Kaut kāds interesants signāls bija. Olē! Pirmais! Rāda tuvāk. Čauleņa. Teikšu gaismu Tā ir pistoles, tāds maza. Maziņa, jā. Maz kalibra kaut kāds ir. Tā ir notīrīs. Diezgan nosilbējusi. Uztaisīs vakarā kopsvilku un tā jau notīrīgs būs. Signāls bija labi. Duksi. Kas tur ir? Duksi, kas tur ir? Duksi. Tur kāds ir? Oi. Kas tur bija? Kaut kāds signāls labs. Dubultā skrūve. Es tikko izraku un atmetu kaut kur zem dukša. Un tikpat brūns kā duksis. Piekariņš. Kaut kas nolūzis.
Nekas tāds pašam pāris uzgriežņi ir, bet nekas tāds interesants. Ejam tālāk. Ar koka detektoru atradām šito piepi. Diezgan skaista. Vispār jau pats koks jau nelaimīgs, ka viņam augons. Bet no malas, taču netālu no stīgas gala, piepīt tā neko. Klāt vēl tīri labi turās. Mūsu guvums pēc pirmā posma, jāpaņem bišķi saulītē, pārsvarā skrūves un uzgriežņi. Tad drāts, gabali, koķīši, dubultā skrūve, ir dubult uzgrieznis, koku skrūve. Bet pārsvarā, kas ir no dzelzceļa ņemts nost, no savienojumiem, nāca tik šādi ārā. Nu nekas, bišķi auzēd. Tā, šito es atradu un šito es arī atradu un pāris uzgriežņus. Kolēģis atrada vairāk kā es, tas tikai labi. Viņam vairāk lielāka pieredze. Es jau tikai galīgākais amatieris. Nu, parādīšu mūsu ekipējumu. Mūsu ekipējums. Mūsu sarksuns. Sveiks, sarksun. Višķi jāiestiprinās. Jāiet tālāk. Iesim tālāk uz to pusi. Jo bāniši stīga aiziet tur, taisni, līdz upei. Nākam šitā puses. Tā. Nu, nāc parāk, ko tu atradi. Krievu kapēciņi kaut kādi. Krievu kapēciņi. Tur jātīra. Bet ir Krievu galvenais. CCCP. CCCP ir. Okupācijas laiki. Jā, tas jātīra. Nu, skaisti. Otrā monēta tev. Udzums. Kaut kas lielāks ir. Beigās izraku šitādi. Labai. Flaķens sarūsējuši. Būs instruments. Tā neko. Suni. Amamam. Ejam sazin, kas tas ir. Atlūzi. Šķemberi. Tie ir izkrituši. Redz kā? Pavisam svaiga nauda te nāk ārā. Saldējumam. Gan te izvēs saldējumu Vairs jau iepakojumu. nesanāk. Labs. Tukšums. Kā teica Ziedonis, vajag tik rakt. Jā. Tikai es nezinu, kurā virzienā. Jā. Kas tas ir? Šitā. Arī nav izrakts.
Jē, skrūve. Tā jau paliela ir. O, šā skaista kantaino galva ir. Šitas jāliek kabatā. Piedot upulānu. Redz, kāds skaists skrūvīt. Super. Kas tie tādi? Mašrūmi. Tie jau garšīgie. Kur? Tie gailenīši. Es tā dzirdēju, ka gailens ļoti labi lidojot. Sports. Iesēju. Kaut kas nebijis. Naglis. Skaista. Šitā ir jādzelseņāk nagli. Smuka. Tālāk. To pusi ir džungļi, bet tur tālāk upīti ir aizies, un tur ir varbūt kaut kāds vecā tilta fragments redzēs. Vēl kaut kas ir. Pīkst kaut kas. Tā, esam atnākuši līdz Stigas galam. Te ir uzvērums. Un tālāk redzēt, ka upe ir. Un tālāk uzvērums beidzās, vai kādreiz tilts ir bijis tieši pāri. Lai gan otrā pusē var redzēt pretī tur. Tur pretī redz, uzbērums ir. Nākamais, un te tāda maziņa upīte ir. Nu, neko. Šis tas ir atrasts. Protams, nekas tāds baigi vērtīgais, tikai kaut kas no saistīts ar dzelzceļu vecumu. Bet tāds jau bija mērķis. Varbūt kādreiz no tās puses aizbrauksim. Paskatīsimies, kas notiek. Vēl lēnā garā jādodās turpat atpakaļ. Un pēc tam jāapskatās, kas te pa šodienu sanācis. Šeit uzbērumu var tā kā no apakšu bišķiņu redzēt, cik viņš augsts ir. Un uz turien. Tāds pavisam aizmirsts. Bet tā jau viņš ir. Vēsture paliek vēsture. Pēdējais no guvumiem. Slījuši savienojums. Un pārlūzis. Varētu būt šitā te. Vai arī šitā te. Viņu, ka vairāk šitā. Tāds. Un tas, kas ir paralicis. Visdrīzāk no sveķu ticināšanas pāri. Kādreiz, kad sveķis ieguva. Tā. Un ar ko? Jāpaņem būs līdzi, vismaz šitas savienojums. Tā no otrās daļas esam atpakaļ. Izdetektorējām. Un guvums ir šeit. Jā, pat 20 centiem interesanti, kad bija izkrits knēvlīts foršas. Tās nagliņa forša, garā skrūve. Šitas ir no mūsdienām. Kādam autiņam izgāzies ārā no savienojuma. Un šitas arī, šitas ir no Volkswagen grupas. Motora aizsarga stiprinājums skrūve tāda ir. Un šito interesanti būs, kad notīrīs. Oi, maziņi kapeiciņi. Okupantu naudiņi. Un tā. Nu tāds guvums. Nekas jau tāds. Visi jau tikai sarūsējuši dzelži un ir. Bet, nu, savus ziņkārus es apmierinājis. Bānīšu Stigas es izgājis cauri. Un tā, es domāju, ka šitai sērijai arī pietiks. Bet sekos turpinājums kāds uz metāla detektoru lietošanu. Un es domāju, ka švaka vai kaut kā baigi pie dušas nebija. Bet šito dzelzceļu gribējās apskatīt. Nu, vienīgi varbūt dzimtajā pusē, kur ir vecais dzelzceļš. Tur nāc bišķiņ vairāk ārā, bet tur nav nekāda video. Varbūt nākamu gadu, bet šitam gadam viss. Teiksiet tā? Čau!